Šodien tēmā muļķības es vairs nepieņemu. Es vēlos parunāt par to, ko neviens nestāsta par sūdīgiem vecākiem. Es nerunāju par tiem vecākiem, kur cenšas, dara visu iespējamo, un viņi vienkārši jūtās, ka nav pietiekami labi, viņiem ir komplekss. Šis nav par tiem. Šis ir par tiešām sūdīgiem vecākiem, par kuriem neviens nevar teikt, tev ir tā paveicies, ka tev ir tāds vecāks. Un šī video mērķis ir vairāk padziļināt izpratni, lai šie bērni vēlāk dzīvē varētu palaist vaļā un tikt galā ar šo traumu. Tad pirmām kārtām jau neviens mēs šajā dzīvē neierodamies ar kaut kādu rokas grāmatu, kā visu pareizi darīt. Un daļa iemācās veiksmīgi un viņiem padodās veidot labu dzīvi. Un atkal cita daļa nekad to neiemācās. Un šie sūdīgie vecāki, viņi jau jūtās bezspēcīgi, ka nespēja neko kontrolēt vai pat nolemti kaut kādā ziņā. Un viņi ienīst sevi jau par to, ka viņi nav spējīgi būt veiksmīgi dzīvē vai arī kāda cita iemesla dēļ. Un tad viņi vai nejauši tiek pie bērna vai arī plāno ar tādu fantāziju, man būs bērni, tas visu uzlabos, jo mana dzīves misija ir dabūt bērnus, un tad viss būs brīnišķīgi, viss būs daudz labāk. Bet tad realitāte izrādās ir pavisam pretēja, jo bērns ir šī būtne, ko tu vari kontrolēt vēl daudz mazāk kā savu dzīves situāciju pašu par sevi. Un viņi ir skaļi, viņi prasa daudz resursus, kuri šiem vecākiem jau tā nav, jo viņi dzīvo tādā pamatā jau kaut kādā depresijas vai bezspēcīgā stāvoklī, kur viņiem nav ne resursi, ne enerģijas īsti. Un tad viņi sāk šo visu projicēt, jeb pārnest uz saviem bērniem. Un, protams, kas ir bērns? Bērns ir radīts no tava DNS, no tava ķermeņa, un šie cilvēki, kuri ienīst jau sevi, viņi, protams, ienīdīs arī to, ko viņi ir radījuši. Bērni nav izņēmums. Viņiem jau nav šie rīki, spējas izturēties labi pret sevi, un izturēties, rūpēties par bērnu, tas ir vēl augstāks līmenis. Izturēties labi pret kādu, kuru tu pilnībā nevari kontrolēt. Bērni praktiski vispār nekad nepildīs tavas komandas uz vārda, bet tajā pašā laikā ir pilnībā atkarīgi no tevis, tad viņiem nav šīs spējas un prasmes jau šajā līmenī, tāpēc viņi nekad nebūs spējīgi būt veiksmīgi šajā līmenī. Tas ir vienkārši neiespējami. Un, protams, loģiski, kas ir bērns? Bērns ir kaut kas ir no tava DNS, no tava ķermeņa, ko tu esi radījis, un tad loģiski, ja vecāki jau ienīst paši sevi, tad viņi automātiski ienīdīs arī to, ko ir radījuši. Bērns nav izņēmums. Un tad šiem bērniem, kuriem nav paveicies ar vecākiem, pirmais solītis būtu atceries, vienmēr sev atgādini, ka tas nav personiski. Šie vecāki, ja viņiem bērns būtu kāds cits, viņi tāpat izturētos pret to cilvēku, viņi neiet nemeklēt visu pasauli, speciāli atrast tevi, lai tā izturētos pret tevi. Tas vienkārši tu biji tajā vietā, tu biji viņa bērns, tāpēc tev tik šī attieksme un visa šī pieredze. Protams, ja vecāki nemainās un viņi turpina tevi sāpināt un izturēties, ar vardarbību un visādi tādi, distancējies no viņiem cik vien iespējams. Neļauj viņiem darīt tev pāri, ceļš tad, kad tu jau esi pieaugušais un tu veido pats savu dzīvi. Un tad vēl viens ieteikums ir paņem viņu stāstu un nepieņem to kā savu, bet atgriezt to viņiem pašiem, jo tu neesi vainīgs pie tā, ka tu piedzimi. Ne arī tu esi nasta, kur nebija viņiem izvēles, bija jānes, par ko es uztaisīšu atsevišķu video, paplašināt par šo tēmu. Ne arī tu pats uzprasies uz šādu attieksmi un izturēšanos. Tā kā ņemot šo visu vērā, es ceru, ka tas atvieglos un palīdzēs tikt galā ar šo traumu un palaist vaļā, lai varētu veidot savu
laimīgu pieaugušā dzīvi.